Kungs ir mans spēks un manas drosmes avots. Es patiešām katru dienu cenšos sev šo atgādināt, un grūtā brīdī tad man nepietrūkst spēka. Ekscelences, sveicu jūsu kā bīskapa konsekrācijas 15. gada dienā. Vai jūs atceraties 2010. gada 8. augustu? Jā, protams, tā bija laikam gada karstākā diena. Un tad, kad gan tā bija konsekrācija, domā vēl nebija tik karsts, bet tad, kad bija pieņemšana un sveikšana, tur bija arī prezidents un valsts augstākās amatpersonas, un kurijā tur bija, bija kā siļķes mucā, un es tur laikam 20 reizes izpeldējos personīgajos sviedros, jo tie, kas sveica, viņi ienāca, apsveica un izgāja. Jā. Bet man tur visu laiku bija jābūt. Nē, atceros, tā bija šausmīgi karsta diena, bet, protams, neaizmirst. Šeit bija karsts, bet es pastāstu, vai jūs zināt, ka svētceļnieki tai vētrai deva vārdu Zbigņevs. Jo tajā dienā Vidzemes austrumdaļā un Latgalē bija milzīga vētra. Jā. Meža masīvi bija nolīdzināti līdz ar zemi, kokus gāza ārā ar saknēm. Madonas baznīcai daļu jumta norāva un uzgāza virsū ozolu. Bija lieli postījumi. Cilvēkiem bija pat nāves bailes, kad nāca šī vētra, jo redzēja, kā rauj ārā kokus. Un svētceļnieki zinādami, ka tajā brīdī Rīgā notiek arhivīskapa konsekrācija, tad viņi iesauc šo vārdu vārdā Zbigņevs. Vai jūs to zinājāt? Kaut kas man pausu galam bija dzirdējis, bet paldies par atgādinājumu. Jo, principā, atcerēsimies, kā bija ar pravieti Eliju, ka nāca uguns, nāca zemestrīce, nāca vētra, bet Dievs nebija vētrā. Bet, principā, pēc vētras... Tāpēc laikā Jēzus teica, ka es atnācu uguni nest virs zemes. Jā, principā to var uztvert kā tādu atmodas vēstnesi, vai ne? Jo, principā, man jau sirdī ir tā atmoda, vai ne? Tā. Jā, un jūs toreiz jau pašā sākumā teicāt, ka jūs gribētu pieredzēt garīgo atmodu. Un kā tad ir par 15 gadiem? Vai izskatās, ka ir jau notikusi garīga atmoda? Nē, viņa ļoti lēnām, es teiktu, mēs gatavojam augsni. Jo patiešām es pie tā 15 gadus strādāju, un jo vairāk strādāju, jo skaidrāk redzu, cik daudzdimensionāls tas izaicinājums, cik viņš ir sarežģīts un cik ļoti vajadzīgs, lai mēs sasniedzam sava veida kritisko masu. Tas nozīmē jābūt cilvēku komandai, grupai, kura ir pārliecināta par to un kura vienā garā strādā pie tā. Tā ka noteikti vēl mēs esam procesa iesākumā, bet šis tas ir izdarīts. Skaidrs, uzsākot bīskapa kalpojumu nozīmē arī veidot apkārt sev komandu. Vai ir izdevies šo komandu atrast, vai esat apmierināts ar to, un vai gribētu paplašināt vēl komandu? Noteikti vajag paplašināt, jo komandas veidošana ļoti ilgs darbs. Sākumā diezgan daudzi atbirst, bet par ko man ir gandarījums, ka man ir labs ģenerālvikārs un palīgbīskaps, ar kuru mēs ļoti labi sadarbojamies, saprotamies, roku rokā strādājam. Patiešām uzskatu, ka esam labs tandēms šai ziņā. Un tad man ir dziļš gandarījums arī par priesteru padomi, kura man ir kļuvusi liels atbalsts, kura nebija kā struktūra. Tad man ir 2 labi palīģi šeit birojā. Tad ir gandarījums arī par mūsu nosacīti projektu biroju, kur man ir 2 darbinieki un kuri īsteno faktiski visus tos projektus, saimnieciskos, kurus mēs īstenojam, kuri par to man arī ir liels gandarījums, ka esam nosiltinājuši visus 3 ēku kompleksus. Katedrāle ir finiša taisnē ar restaurāciju. Te ir ļoti daudz izdarīts. Jā, bet attiecībā par tiem garīgās atmodas tādiem pamatiem
bija ļoti liels darbs ieguldīts ar Rīgas katoļu ģimnāziju, kas dod tādu bāzes izglītību. Vai jūs redzat augļus katoļu ģimnāzijai? Es redzu augļus, jā, jo ģimnāzija bija uz likvidēšanas robežas ar parādiem, kad stājos amatā, un pēc 14 gadu cīņām pagājušajā gadā mums pirmo reizi mēs līdz nullei, kā saka, budžetu panācām, respektīvi, ka mums nebija deficīts budžetā. Ja mēs skatāmies uz diecēzi, uz baznīcēnu skaitu, jo, piemēram, valsts arī skatās, mums, diemžēl, iedzīvotāju skaits samazinās, un tad skatās, ko varētu darīt, lai tas tomēr tā nebūtu. Ir demogrāfijas problēmas, ir emigrācija. Kā ir baznīcā? Vai arī ir kaut kādas tādas sāpīgi kādi novērojumi vai izaicinājumi? Protams, ka ir, jo līdzīgi kā valstī mums ir par trešdaļu samazinājies cilvēku skaits, tad tomēr arī baznīcēnu skaits ir samazinājies, un sevišķi pēc Covida. Vismaz prāvesti viena daļa saka, kaut kādi 40% nav atgriezušies pēc Covida. Tā kā tā saucamā sekularizācija, jeb tāda garīgās dimensijas nodalīšana, baznīcas nodalīšana no dzīves reālijām, diemžēl tomēr notiek, jo arī šai ziņā gan mūsu izglītībā no skolas kristīgā mācība tika faktiski izstumta ārā. Līdz ar to par ticības jautājumiem bērni, jaunieši nezina pilnīgi neko, ja viņiem nav kontaktā ar draudzi. Galu galā mūsu masu saziņas līdzekļos arī faktiski ir ļoti maz, gandrīz nekas, kas tur svētrīts, svētdienās vai pāri mums pašiem radio. Un tad svētā mise televīzijā svētdienas, kas faktiski ļoti, ļoti maz. Līdz ar to jautājums ir par to, kā mums tikt klāt pie cilvēkiem, kā viņus aizsniegt. Un tāpēc šai ziņā, piemēram, viens veids, tās ir kopienas dažādas, tās ir kustības, kuras tomēr mēģina iet dziļumā. Kā jums šķiet, kā ir draudzēs? Vai draudzēs tas klimats mainās, vai ir draudzīgāka vide, viesmīlīgāka vide kļuvusi? Un vai draudzes ir kļuvušas par šīm kopienām, kas vēlas uzņemt cilvēkus? Te ir liels izaicinājums. Tas lielā mērā atkarīgs no priestera. Un patiesībā tas ir tas, kas būtu jāmaina. Par to es iestājos jau ne pirmo gadu, ka vajag veidot pastorālās padomes draudzēs. Vai tas nav grūti būt bīskapam? Un ka jūs zināt, ka jūs varat izdot kādu gana rakstu, vai ierunāt kādu video uzrunu, bet īstenībā tas atkarīgs no vietējās draudzes, no vietējā priestera un vietējiem cilvēkiem. Es redzēju, kā semināristi uztvēra gana rakstus, kad es mācījos Ļublinas garīgajā seminārā. Un tāpēc es tos gana rakstus, laikam kādus pāris tikai esmu uzrakstījis par šo laiku. Jo es tomēr dodu priekšroku personiskam kontaktam un tiešai saziņai. Tad runāsim par to personisko kontaktu. Kad bijāt kā priesteris, arī veicāt dažādus pienākumus, bija tas personiskais kontakts nepastarpināts un kaut kāda regulāras tikšanās ar konkrētiem cilvēkiem. Un kas ir mainījies tagad bīskapa kalpojumā? Bīskapa kalpojumā ir tas mainījies, ka man ir pienākums vizitēt draudzes. Es to arī daru, bet tas ir vienreiz gadā. Un tad, kad vizitēju, tad prāvestus esmu vienmēr aicinājis, lai viņi pēc dievkalpojuma saorganizē arī kopīgu mīlestību jeb agapi. Un tā ar retiem izņēmumiem tā prāvesti arī dara. Un tā ir ļoti laba iespēja neformālā gaisotnē tikties ar draudzi un ar draudzes aktīvu. Un man patiešām ir bijis dziļš gandarījums, kad citreiz to atbrauc, tu zini, ka tai draudzē ir problēmas, tur visāda veida, jā.
Un kad tu pāris stundas ar tiem cilvēkiem pavadi un pat saici, tā, ka viņi aplītī sasēžas tie, kuriem ir vissāpējošākie jautājumi, un tu ar viņiem pavadi to laiku, un tu redzi, ka ir izveidinājies, ka tu aizbrauc ar gandarījuma sajūtu, ka, ir uz kādu laiku vismaz ir miers. To varētu salīdzināt, ka kāds, kuram vajadzīgs ārsts, viņš aiziet pie ārsta, pakonsultējās, un pēc tam viņš ar to ārstu vai ārsts ar to savu pacientu netiekās. Bet savukārt ģimenē nozīmē būt visu laiku kopā ar tuvajiem cilvēkiem. Kā jums vai kā bīskapam nepietrūkst šo cilvēku, kas ir, teiksim, draudzes prāvestam, kuram ir tā kopiena visu laiku kopā ar viņu? Parasti tad, kad mēs tur tiekamies, es tomēr izrakstu pārnestā nozīmē viņiem recepti un iedodu mājas darbu. Un tad nākošajā gadā skatos, vai arī pat pēc tam procesā skatos, kā tas attīstās, un redzu, ka tas tomēr darbojas un nes savus augļus. Jā, protams, gribētos būt ciešākā kontaktā ar cilvēkiem, bet prāvestu ir daudz, bīskaps ir viens uz visu diecēzi, un pie tam man jau nav tikai tas diecēzes tiešie pienākumi, ir jau vēl diezgan daudz visa kā. Līdz ar to jāpieņem šie ierobežojumi. Bet, ja runā par tādu personisko kontaktu, tad tas man ir ikdienā ar maniem palīgiem. Vajadzības gadījumā es patiešām nevilcinos sasaukt priesteru padomi vai piezvanīt savam palīgbīskapam un ar viņu satikties un aprunāties. Vai arī tās otru dienas tikšanās, kad mēs stundu lūdzamies kopā pusdienlaikā sapulcējamies, kas jau ir, laikam ap 10 gadiem. Tas notiek, tur mums ir tas tomēr personiskais kontakts, jo mēs sākumā lūdzamies, dalāmies. Es parasti tur aicinu lūgties par diecēzes līmeņa problēmām un par tiem izaicinājumiem, kas tieši ir man kā bīskapam. Un tā ir iespēja katram tā kā gan palūgties, gan pieslēgties un izteikt savu iedvesmu, savu redzējumu par to. Un pēc tam mums ir pusdienas kopīgas, kas arī tādā brīvā atmosfērā, tas tomēr ir tāds cilvēciskais kontakts. Un bez tam mums ir sestdienās arī katedrāles komanda, mums ir kopīgas pusdienas. Tā ka nav tā, ka esmu galīgi laukā. Jā, var teikt, ka bīskapam it kā nav tieši savas draudzes, bet tomēr katedrāle un katedrāles draudzes sanāk tāda. Tā ir pirmā, faktiski tā ir tāda kā mana draudze, jo tomēr tad, kad es esmu uz vietas un man nav vizitācijas, tad man ir svētā mise katedrālē. Protams, kā ar katedrāli man ir ciešākais kontakts. Kopš esmu kļuvis kopš pusgada jau vairāk arī Jelgavas diecēzes administrators, tad arī cenšos vienreiz mēnesī aizbraukt uz Jelgavas katedrāli un novadīt tur svēto misi un tikties ar Jelgavas katedrāles aktīvu un garīdzniekiem. Vēl tāds personīgs dabas jautājums par vientulību. Jo ir novērots sabiedrībā, ka jo augstāku amatu, vai mēs varētu teikt baznīcas kontekstā, kalpojumu ieņem kāds cilvēks, jo vairāk saskaras ar vientulību. Kā ir, vai jums ir mainījies draugu loks par šiem 15 gadiem, kad stājāties bīskapa amatā, un vai ir kaut kur arī šie vientulības izaicinājumi? Jā, gan ir mainījies patiešām, jo kā priesteris biju šai ziņā, var teikt, brīvāks, jā. Bet un tagad tas vairāk jādomā, ko citi teiks, vai kā tas izskatīsies? Arī amats tomēr uzliek savus pienākumus, savus arī ierobežojumus. Jā, no vienas puses ir tā, ka es tomēr patiešām konsultējos un ir šī, teiksim, tā atbalsta grupa, bet, protams, ka ir arī vientulības brīži kā katram cilvēkam, jo katram cilvēkam arī ir tā, ka ir lietas, ar kurām tu paliec viens, un ar Dievu tikai. Jā, mums kā garīdzniekiem ir arī šis celibāta aicinājums, ka mēs jūtam to aicinājumu šo
tā varētu teikt, vientulība, vienatni, bet tomēr tas draugu loks noteikti mainās. Un, es nezinu, tas daudz grūtāk pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, jo, ja kāds ieraudzīs, būs lielāka atbildība Dievu priekšā, ka mēs kādu ieļaunojam. Taisnība, jā, tas ir taisnība, kā ar to ir ļoti jāuzmanās. Jā, to ļoti jāuzmanās. Minējāt, ka katedrāle ir tā pirmā, tā kā draudze vai kopiena, ar kuru tiekaties. Kas jums ir bijis lielākais prieks tieši par katedrāli? Minējāt par remontiem vai arī kaut kādi... Par katedrāli par to, ka ir pastorālā padome un ka viņi tiekas kaut kur reizi mēnesī, laikam viņiem ir regulāras tikšanās. Par to man ir prieks. Vai jūs tur arī piedalāties tajā pastorālajā padomē? Nē, pastorālajā padomē nē, bet es monitorēju situāciju, kad, teiksim, par lielākām kaut kādām lietām mani painformē, vai arī es pastorālajai padomē piespēlēju jautājumus, piespēlēju izaicinājumus. Jā, jo es nevaru, visus, kā mēs teikt, zaķus noganīt, bet šai ziņā, jā, mums ir kontakts, par to man ir prieks, ka šobrīd katedrālē mums ir vadības komandā ir laba atmosfēra, ka mums ir draudzīgs, teiksim, tas, ko saka, draudzīgs kolektīvs, vai nē, ka nav spriedzes savstarpējas, ka ir tāda savstarpēja pieņemšana un tāda, es teiktu, brīvība. Par to ir gandarījums. Tad ir gandarījums, protams, par to, ka 7 gadi pagāja, kamēr izdevās iekustināt remontu, jo tie ķieģeļi krita augšā jau no torņa ielas vidū, kas apdraudēja cilvēkus, ka mums ir finiša taisnē, un paliek tikai ērģeles vēl izremontēt, bet principā pati ēka mums jau ir tagad, kā saka, pēdējie soļi. Tas bija milzīgs darbs, tātad 15 gadu garumā šis bija izaicinājums. Jā, tas bija milzīgs maratons, kurš prasīja ļoti daudz pūļu. Tas parāda to, ka Rīga nekad nav gatava. Jā, bet tagad ir tā, ka cilvēki patiešām arī atgriežas, jo, piemēram, uz laulībām, uz kristībām negribēja jau nākt, kā būvlaukumā un pilns ar gružiem un putekļiem. Ka tagad beidzot katedrāle ir tādā stāvoklī, ka cilvēkiem kļūst atkal patīkami tur uzturēties, un tagad ir tas izaicinājums veidot tos dzīvos akmeņus. Jā, tos dzīvos akmeņus. Tas ir tas, ko es ceru atlikušie 5 gadi, kas man līdz pensijai ir, ka mēs strādāsim pie tā. Tad vai jūs katedrālē iegriežaties arī ārpus dievkalpojumiem, vienkārši lai aiziet un lūgtos? Man tomēr pamat vieta man ir kapela. Tā kā jums ir sava kapela? Sava kapela, bīskapa kapela, jā, ka es tomēr pamat lūkšanu vieta man ir, faktiski tā kā Jēzus saka, ja gribi lūgties, ieej savā istabiņā, aizver durvis un lūdzies slepenībā. Jo varētu būt savādāk, ka uzreiz nāks kādi cilvēki un nevarēs īsti veltīt laiku lūkšanai. Es nejūtos komfortabli. Tad, kad es aizēju, patiešām ik pēc brīža pie tevis kāds pienāk, kāds tur staigā, un tā man visvieglāk ir sakoncentrēties, kad es esmu pilnīgi patiešām ar aizslēgtām durvīm viens pats. Jā. Kas ir tās vietas, kur jūs braucat garīgi atjaunoties uz rekolekcijām? Vai tie ir kaut kādi semināri vai konferences, kas dod jums kā bīskapam šo atkal jaunu spēku, jaunu dedzību, jaunu enerģiju? Es cenšos gan neiznākt man katru gadu, bet parasti reizi gadā visbiežāk man sanāk uz paparčaju uz kādu nedēļu, uz 5 dienām. Jo tur tu esi pilnīgā vientulībā. Paparčai tas ir Lietuvā? Tas ir Lietuvā, jā. Tas ir kartūziešu sieviešu klosteris. Un tur ir pilnīgs klusums, tādā ziņā, ka visi cilvēki, kas tur atbrauc, ir zināms, ka viņi vēlas klusumu, viņus neviens netraucē. Es tikai nosvinu svēto misi māsām,
Un tad visa diena ir manējā. Es esmu viens pats, varu lūgties, varu staigāt pa mežu, varu kaut ko lasīt. Un faktiski tas ir tas man atjaunotnes tāda vieta. Tagad arī biju aizbraucis Slovākijā vienā draudzē kalnos, kur arī mani neviens netraucē. Es inkognito eju kalnos visu dienu. Es nezinu, vai tā sanāk inkognito, jo man sanāca arī būt tur kalnos, un tā kā es pateicu, ka es esmu no Rīgas, no Latviņas. Mēs zinām jūsu bīskapu, un viņi tur diezgan labi zina jūs. Zini, patiešām šai ziņā šogad uzkāpu tādā 2000 metru augstā kalnā, un es tur sēžu un meditēju, un blakus viens laulātais pāris mani uzrunā latviski. Viņi mani atpazina. Bet nē, tas bija patīkami. Tā mazliet aprunājāmies. Man likās, viņi pat no laulāto tikšanās ir. Jā, gadās arī tā. Bet pamatā tomēr tā ir iespēja tā kā izslēgties ārā no saviem pienākumiem un pabūt kopā, pabūt pie dabas. Jā, un tad, protams, ir dažādas, teiksim, konferences rekolekciju tipā. Kaut vai šogad pat man iznāca vairākas pēc kārtas. Viena bija Global 2033. Tas ir katoļu organizēts pasākums, kurā piedalās arī uzaicinātie daži protestantu līderi vai pareizcīgo, vai pat bija viens mesijāniskais rabīns, kuram bija vislielākā mesijāniskā draudze. Izrādās Kievā viņš ir. Jā. Tā, ka tur var arī smelties tādu iedvesmu, tādu stiprinājumu, jo tad tu esi vairākas dienas tādā vidē, kur cilvēki ir ļoti motivēti sludināt evaņģēliju un kalpot Dievam. Un tad mēs tā kā, ziniet, kad viena pagale deg, otra deg un saliek kopā ugunskurs rodās. Vai arī, piemēram, tas pats pēc tam man bija European Summit on Evangelism, ko Franklins Grahams. Tas, kas Berlīnē bija. Berlīnē, kas bija, tur bija 1500 arī dažādu mācītāju, bīskapu un līderu. Es biju vienīgais katoļu bīskaps tur. Un tā bija arī interesanta pieredze, jo viņi ļoti vērsti uz evanģelizāciju. Un, jā, kad tu esi kopā, es pat atceros tādu brīdi, ka man patīk būt cilvēkos, bet ne visu laiku. Man vajadzīgi tādi lodziņi pabūt arī vienam. Un tad, kad es gāju jo es gāju kājām viens pats uz to pasākumu, tur kādas pusstundas gājiens, tas bija 2. dienā, un es tur eju, lūdzos savu rožu kroni, un pēkšņi mani tāds prieks pārņēma, bet tāds no iekšienes, kaut kur no sirds dziļumiem. Es domāju, wow, tāda Dieva dāvana, un tieši tajā pasākumā. Un runājam par kādiem pasaules ceļojumiem vai izbraukumiem, vai ir kāda īpaša vieta, kur jūs kā bīskaps esat aicināts runāt, uzstāties, un kas jums tas palikusi atmiņā, kur jūs varat teikt, es varēju kalpot kā bīskaps, ne tikai savā diecēzē, bet arī kaut kur ārpus? Diezgan daudz man ir sanācis. Man ir laba sadarbība ar Renewal Ministries, kur Ralfs Mārtiņš ir vadītājs. Viņš ir, faktiski pirms kādiem gadiem man teica, viņš ir labākais katoļu runātājs Amerikas televīzijā. Viņš ir lais. Bet viņš ir ar saviem domu biedriem inicijējis tādu starptautisku misionāru organizāciju, Renewal Ministries, tātad atjaunotnes kalpošana. Tas ir tādu harizmātisku atjaunotnes saistīts. Jā, jo viņš bija tajā pirmajā grupā, kas piedzīvoja to svētā gara izliešanos 67. gadā. Un mani uzaicināja 2 reizes. Vienreiz uz Ugandu, jo viņi parasti organizē komandu,
un pieicina klāt bīskapu, ja ir iespējams bīskapu, priesteri vai diakonu un daži laji. Un tad Ugandā bija 3. harizmātiskās priesteru rekolekcijas visai Āfrikai. 327 priesteri no visas Āfrikas. Un mēs tur... Vai varētu būt kā anglofonai Āfrikai, jo tur viņam tomēr dalās valodu grupā. No anglofonā, jā. Bet Āfrika jau pamatā ir anglofona. Tur ir bišķiņi franciski, franču un mazliet portugāļu, vai ne? Jā, bet tur, protams, anglofonā tā bija spēcīga pieredze. Un es teiktu, ka ir viegli, kad tu esi komandā. Jo es kā bīskaps vadīju visas mises, man bija arī dažas konferences. Tā bija spēcīga pieredze, iedvesmojoša pieredze. Un tad otrais mani uzaicināja uz Keniju. Tas bija arī rekolekcijas priesteriem vienai diecēzei, kur bija arī ciemiņi no citām un bija arī klostra māsas. Un tur es atceros, biju ļoti aizņemts pirms tam, man nebija laika vispār neko gatavot. Un es vienkārši iesēdos lidmašīnā, atlidoju, un mans draugs Bogušs, viņš pārņēma no Slovākijas, kurš starp citu te Jāzepa vīriem arī ir kalpojis. Viņš ir laiss, bet viņam ir doktorāts teoloģijā, viņš ir ļoti pieredzējis kopienas līderis jau ilgus gadus. Un tātad es atbraucu tur, un es saku, Bogušs, es esmu kā balta lapa, man pilnīgi nekā nav, es pat neņēmu ne datoru, nekādus ne materiālus, es vienkārši esmu šeit un esmu jūsu rīcībā. Un es teikšu, bija brīnišķīgi. Bet mēs Vai bieži izdevies tādu dievu vadību piedzīvot? Ne katru reizi ir tā, jo parasti jau ir, tu gribi nodrošināties, tu gribi kaut ko tur sagatavot iepriekš un jau būt drošs, ka tev būs viss, vai ne? Bet tur bija tā, ka mēs kopā lūdzāmies un veicām tādu atpazīšanu. Dalījāmies, kas runās kādu konferenci, kurā brīdī, un pēc katras dienas noslēgumā mums atkal bija rezumējums, mēs atkal likām kopā savus iespaidus, mēģinājām atpazīt, kādā virzienā doties, kāda tēma būs tā svarīgākā, kāda ir tā dinamika. Es teiktu, brīnišķīga pieredze. Piemēram, grūtāka noteikti pieredze bija, kad mani uzaicināja Centrālā Āzijas bīskapi novadīt viņiem rekolekcijas, kur bija tā Kazahstāna, Uzbekistāna, Kirgistāna, Tadžikija. Jā. Un tur bija kaut kādi 15. Man 5 dienas vienam pašam vajadzēja viņus barot. Tas ir daudz grūtāk. Tas bija tāds izaicinājums, bet man arī bija gandarījums. Bet atgriežoties uz Latviju, tas tieši uz savu diecēzi, kādi atkal ir bijuši tie priecīgie momenti, tas, kur ir, es nezinu, vai kādas konsekrācijas, ordinācijas vai vēl kādas, kas nāk atmiņā par šiem 15 gadiem? Man ir prieks par jauniešu darbu, ka mums tomēr jaunieši kaut kā, ka mums veidojas jauniešu līderu grupiņā. Un pie dažām draudzēm jau tie jaunieši tomēr kaut kā sāk kustēties. Par to man ir prieks. Man ir prieks par Radio Mariju, ka Radio Marija nostājusies daudz maz uz kājām un arī, ka viņiem gan programmu aizpilda, gan arī budžets kaut kā viņi tur tiek galā ar to visu. Man ir prieks par EVTN Latvijā. Esam ceļa sākumā, bet mums ir ļoti laba Dieva dāvana iedota kā starta pakete. Tā ir tāda ļoti, ļoti liela iespēja. Protams, man ir prieks par to, ka Katoļu ģimnāzija ir izdzīvojusi, ka mēs viņu beidzot esam, kā es saku, pirmo vagu izdzinuši līdz galam, ka to infrastruktūru, teritoriju un ēkas esam jau sakārtojuši daudz maz. Protams, Rīga nekad nebūs gatava, bet vismaz tagad
Tu paskaties, un tas nav būvlaukums. Tas nav kaut kāds tur hauss, vai ne? Kā gan ārēji, gan arī tā studentu skaits, skolēnu skaits, gan arī bērnu dārzu esam nodibinājuši, un tas ir pilns un darbojas labi. Tad man ir prieks par Redemptoris Mater un par 2 ģimeņu misijām, kuri aktīvi tā kā evaņģelizē. Viņu nav daudz, bet es esmu ar viņiem ciešā kontaktā un redzu to. Varbūt pastāstīsim, ko nozīmē Redemptoris Mater. Tas visi skatītāji, es nezinu, ko tas nozīmē. Es atceros, ka tad, kad bija sinode, pareizi, vēl viena dimensija, kur man ļoti daudz ir iznācis ieguldīt laika, jo sinode parasti ilgst 1 mēnesi vai gandrīz 1 mēnesi, kas jāpavada Romā, kur no visas pasaules gan bīskapi, gan teoloģi, gan visādi eksperti. Un visās esmu piedalījies, respektīvi jau 5, izņemot par Amazoniju. Un pirmajā sinodē, kas bija veltīta jaunajai evaņģelizācijai, es tā ilgi svēru, un tā kā tur Kiko Ergello, jeb neokatehumenāta dibinātājs tur piedalījās, es pie viņa beigās tomēr pišķiros pienākt un saku, Kiko, sagādā man lūdzu vienu priesteri, par cik mums priesteru deficīts. Viņš teica, labi. Un kas mums no tā ir sanācis? Redemptoris Mater ir neokatehumenālā ceļa semināri, jā, ka viņi pāvests piekrita, faktiski Svētais Kreslis, jeb Vatikāns, viņiem apstiprināja liturgiju arī, jo viņi svin svēto misi atšķirīgi. Tā ir tā pati svētā mise, bet viņi... Forma ir nedaudz atšķirīga. Forma ir nedaudz atšķirīga. Es teiktu līdzīgāka tam, kāda bija pirmsākumos. Mums tā forma ļoti ir, kā saka, attīstījusies. Tālāk, kāda vēl notikuma bez Redemptoris Mater seminārā? Redemptoris Mater tas ir misiju seminārs, kur viņi atbrauc tie semināristi, kandidāti no citām zemēm. Viņi tiek inkardinēti, jeb tā kā pierakstīti mūsu diecēzē, viņi tiek iesvētīti. Dažus gadus viņi kalpo diecēzē, bet tad viņi parasti brauc kaut kur misijās, vai pavada, piemēram, tās pašas ģimenes, vai ir atbildīgi par misijām kādās citās zemēs. Tā ka tas bija svarīgi, un uz to mani iedrošināja pāvests Francisks, jo 2019. gadā es ar viņu aprunājos par šo tēmu. Viņš saka, ej uz priekšu un dibini šo semināru, bet pavadi viņu, kā saka, neizlaid no rokām grožus, var teikt tā. Kā jums par mūsu semināru, par starpdiecēžu semināru, jūsu sajūtas un jūsu vīziju? Pa šo laiku mēs šo semināru pārveidojām no metropolijas semināra, kas tātad bija vienas, it kā tomēr diecēzes seminārs, kurā mācījās visi pārējie arī. Mēs to pārveidojām par starpdiecēžu semināru, līdz ar to viņš tagad ir vairāk saistīts ar visu bīskapu konferenci, ir pārraudzībā, un arī Vatikāns vairāk viņu tā kā pārrauga. Un interesanti, ka šis seminārs ir ciešā sazobē arī ar šo misiju semināru, jo Redemptoris Mater semināristi mācās mūsu seminārā, un tas paver arī tādu starptautisku, dimensiju. Mūsu seminārā trūkst aicinājumu, un tieši tāpēc es tā smējos, ka vispār esmu mednieks un dodos priesteru un semināristu medībās ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs. Un šobrīd mums ir 3 nigērieši seminārā, viņi būs jau 6. kursā. Tālāk mums ir 1 indietis, tagad atbrauca vēl viens, un viens taisās stāties. Līdz ar to mums 3 afrikāņi, 3 indieši, un varbūt tikai kādi 3 vietējie šobrīd. Un kādu jūs redzat vīziju mūsu semināram nākotnē? Mana tāda... Un kā jūs kā bīskaps varat to kaut kādā veidā ietekmēt vai nē? Nē, mana tā kā intuīcija bija tāda, ka ja padomju laikā mūsu seminārs atdeva
faktiski pusi mūsu absolventu citām republikām. Tas bija reāli misiju gara caurstrāvots seminārs. Un tad, kad Latvija kļuva neatkarīga, tad visi citu republiku semināristi tika aizsūtīti prom. Mēs tā kā ieslēdzāmies savā sulā un tomēr pazaudējām to misiju garu lielā mērā. Un mana tā intuīcija ir tāda, ka mums vajag atjaunot misionāro garu, un, lai to izdarītu, mums arī vajadzīgi liecinieki no ārpuses, misionāri. Vajag tā kā piesātināt mūsu vidi ar šiem misionāriem un tā kā piešķilt no jauna šo misiju garu. Un kad mums būs misiju gars jau mūsu vietējos kadros, ka tad arī būs aicinājumi. Jā, lai būtu šis caurtekošais ūdens, nevis stāvošais ūdens dīķī. Viņš sastāvējās, diemžēl sastāvējās, jo tā sekularizācija, tā saucamā, tas laicīgums, tā patēriņa, tā kā sabiedrības mentalitāte, diemžēl viņa atstāja lielu iespaidu. Un līdz ar to mums jāiet dziļumā, mums draudzēs ir vajadzīgas dzīves kopienas, mums vajadzīga formācija, kas pavada cilvēkus. Varbūt ir mazāks seminārā, bet atkal viens jauns kalpojums, man liekas, tieši šajos 15 gados uzplaucis, tas ir pastāvīgais diakonāts. Jā, starp citu, par to man ir gandarījums, jo es iesvētīju pirmo precēto diakonu Latvijā. Šobrīd mums tādi jau ir 3 diecēzē, viens ir arī Liepājas diecēzē, un es katru dienu lūdzos ne tikai par aicinājumiem uz priesterību, bet arī uz pastāvīgo diakonātu. Un patiešām tas ir liels atbalsts. Jo, piemēram, kaut vai pirms pāris dienām man zvanīja viens priesteris, saka, saslimu, mani liek slimnīcā, un man ir viens seminārists praksē, bet viņš nav diakons vēl. Tādā situācijā ļoti noderētu pastāvīgais diakons, kurš vismaz var normāli novadīt Dieva vārda liturgiju. Jā, jo diakona ordinācija, priestera ordinācija, tā ir bīskapa arī misija, uzdevums, jo to var tikai bīskaps darīt. Tieši tā, jā. Bet vēl ir cits svešvārds, ir tāda ordinācija, bet ir vēl konsekrācija. Ko var konsekrēt bīskaps un ko jūs esat konsekrējis kā bīskaps? Es esmu konsekrējis palīgbīskapu. Es esmu konsekrējis 3 baznīcas. Un sevišķi man ir gandarījums par Igates baznīcu, jo tad, kad es stājos amatā, tad pie manis te diezgan daudzi nāca ar visādām idejām, labām idejām, visādiem projektiem, un parasti beigās bija cipars, ko viņi no baznīcas lūdza tā projekta īstenošanai. Un kad pie manis atnāca Armands Bīriņš, viņš izstāstīja šo Igates projektu, un es gaidīju, kad viņš nosauks ciparu. Un man bija ļoti patīkams pārsteigums, kad viņš pateica, šis projekts maksās tik un tik, un es to naudu jau esmu savācis. To es saprotu. Lūk, tā vajag. Tā jālūdzas, lai vairāk būtu tādi cilvēki ar šādu attieksmi. Jā. Jo Igates baznīca tā bija pilnīgi ekumēniska laju iniciatīva, viņu sirdī tas bija, viņi to organizēja, es tikai iesvētīju sākumā un konsekrēju beigās, un pie tam mēs to izdarījām ekumēniski. Bija katoļu svētā mise, bet arī citas konfesijas bija, kā saka, pieaicinātas, lai varētu lūgties un lūgt svētību. Es atceros no Antona baznīcas iesvētīšanas, konsekrācijas. Es agrāk biju redzējis citas, un vēl pat kā seminārists, bijis arī ceremoniārijas baznīcu iesvētīšanās. Es redzēju, cik jūs centīgi svaidījāt ar eļļām altāri. Jā. Tas bija tāds, un man izskatījās no malas, ka jums ir liels prieks to darīt. Protams, jo principā to
Var iet pa minimumu, ka tikai tā iesvaidīt ar eļļu tur tos stūrus un centru, bet var tā rituālā rakstīts, ka var izliet to eļļu uz altāra un tad visu altāri tā kā konsekrēt. Jā, tas bija liels prieks un gandarījums arī par to, ka tas bija mans pirmais prāvests, Monsignors Daļeckis, kurš visu to organizēja. Un atceros, ka bija toreiz jau tās bija, var teikt, pirmās bezdelīgas, kad bija pretestība pret baznīcas celtniecību no apkārtējo kaut kādu tur dažu cilvēku puses, ka man nācās kārtīgi strādāt gan ar Rīgas domi, gan arī beigās pieņēmu to cilvēku delegāciju. Un patiesībā tikai pēc tās tikšanās viņi noklusa. Jā, tā ka Antona baznīca, Igate un Kauguru baznīca arī, kuru tagad tā jau svētnīca. Un tagad kļuvusi par svētnīcu. Tā ir pirmā pēc reformācijas svētnīca mūsu diecēzē, jo mūsu diecēzē vēl nebija nevienas svētnīcas. Jā, tā ka tās... Bet tā atgriežoties pie jūsu galvenās svētnīcas, katedrāles, šogad svin 800 gadus katedrālē. Jā, mēs tā kā... Un to jūs varat reiķināt, un 15 gadi ir jūsu vadībā. Jā, mēs ļoti centāmies, un tas bija arī man tāds arguments dialogā ar valsti un pilsētu, ka uz 800 gadi vajag viņu sapost. Kas ir bijuši īpašie momenti katedrālē? Jā, tad, kad remontējām gaili un vispār torni, jā, man ir gandarījums, ka tajā zeltījumā, kas ir tam gailim, ka vienu to zelta plāksnīti es liku pats klāt. Jo es biju tajā darbnīcā, kur restaurēja to gaili. Un tad, kā saka, piedalījos procesā. Un es uzkāpu augšā. Tad, kad cēlām to gaili augšā, un tā bija tāda unikāla iespēja nosvētīt Rīgu un Latviju uz visām 4 debesu pusēm. Tas bija tāds skaists moments, jā, tas paliek atmiņā. Un tad, protams, vēl skaists moments bija tikšanās ar pāvestu Francisku, jo pie tās vizītes iznāca strādāt 7 gadus, lai pāvestu dabūtu uz Latviju. Tas arī bija tāds ļoti... Sakam, viens no lielākajiem tādiem sasniegumiem šo 15 gadu laikā. Jo daudzi bīskapi, arhibīskapi, kuriem ir daudz ilgāks stāsts, un tas arī pat baznīcai ir ilgāka vēsture un lielāks ieguldījums Eiropas kultūrā un tā. Un tā viņam nav nācies uzņemt pāvestu, bet šeit tas ir bijis. Patiešām, jo pāvests Francisks, būdams argentīnietis, viņš nav bijis Argentīnā kā pāvests. Un, jā, tas bija ļoti, ļoti smalks darbs, bet tur izdevās dabūt kritisko masu, jo pirmkārt visa bīskapu konference bija tad par, kaimiņu valstu bīskapi un bīskapu konferences bija par, mūsu valdība bija par, bija ieinteresēta 100 gadā dabūt pāvestu, tāpat bija ar kaimiņu republiku valdībām, respektīvi izdevās iekustināt procesu, un es domāju, ka lūžuma punkts bija Malmē, kad bija reformācijas 500 gadu piemiņas svētā mise, pasākumi, kuru vadīja pāvests Francisks, un mēs dabūjām tādu neplānotu audienci pie viņa, turpat vienā hallē, kur notika ģērbšanās, kur pat nebija krēslu, kur apsēsties. Mēs aizelsušies ieskrējām pie pāvesta, kad mums pateica, ka varam ar viņu tikties. Un tad skatos, viņš tāds nezinu ko darīt, pārējie bīskapi arī tādi, nezinu kā sākt, es redzēju, ka kādam vajag izrādīt iniciatīvu, tad es iesāku, ka lūk, Svētais Tēvs, jūs esat vajadzīgs
pie mums, mūsu ticīgajiem, stiprināt mūsu ticīgos, mūsu tautu, un tad pārējie arī pieslēdzās. Man likās, ka tur viņš kaut kā tā kā emocionāli atvērās, jo pirms tam bija diezgan garš tas process un tā nekustēja tā kā uz priekšu, bet tur notika, manuprāt, kaut kāds sava veida lūzums. Tad, kad viņš bija šeit, tad viņš pateica, es atbraucu pie jums, tāpēc, ka jūs esat daudz cietuši. Jo viņš brauca uz perifērijām, viņš brauca tur, kur patiešām cilvēki ir lieliem pārbaudījumiem gājuši cauri. Tad sanāk, ka mēs trāpījām arī ar to dāvanu, ko mēs šeit no mūsu baznīcas dāvinājām pāvestam ar to šaha galdiņu, kas bija šo represiju un ciešanu liecība. Jā, domāju, ka jā, jo lai skatītāji saprastu, par ko runājam, ka uzdāvinājām kopiju no šaha galdiņa, Čužāns, jā, kur bija viņš, būdams ieslodzījumā Gulagā, bija šaha galdiņā iestrādājis visus svētās mises piederumus, un viņš nosvinēja ar to šaha galdiņu, cik tur kaut kādas 1000 svētās misas. Vispār vienreizēji. Jā, un pavestu tas uzrunāja. Jā, kā arī ciešanās var atrast veidu tomēr, kā pagodināt Dievu. Un pavests, man likās, to viņš pie prezidenta, kad uzrunāja, tad viņš pateica, ka jūs esat spējuši, ka jūsu tauta ir spējusi pārvērst ciešanas dejā un dziesmā. Tā kā pārkausēt. Jā, tas bija tāds liels notikums, jo pirmkārt tā bija 100 gade, otrkārt tie bija 25 gadi kopš pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes Latvijā. Jā, pie tā iznāca ļoti daudz pastrādāt, bija patiešām, tas bija komandas darbs, tur vajadzēja ļoti plašu sabiedroto loku dabūt, bet aizsāku ar pāvestu Benediktu vēl, jo tad, kad viņš lika man palliju virsū, izrādījās, ka es biju pirmais rindā, tur bija kaut kādi, 100 vai cik tie metropolīti, bet tā kā es iepriekšējā gadā biju konsekrēts pēc tā pallija piešķiršanas, ļoti īsi, tad es biju pirmais un es uzreiz viņam devu vēstuli ielūgumu. Bet tad viņš demisionēja un turpināja ar pāvestu Francisku šo darbību. Jā, tā ka tas bija arī tāds liels darbs, bet ir vainagojies ar rezultātu. Un noslēgumā es gribētu jautāt, vai jums patīk būt bīskapam? Es vienkārši apzinos, ka man ir šī pārliecība, ka visa mana iepriekšējā dzīve un visas manas tās iepriekšējās pieredzes, ka tā bija tāda sava veida Dieva plāna sastāvdaļa, lai mani sagatavotu šai misijai, kura šobrīd man ir dota, un ka esmu radīts, lai veiktu šo misiju. Es jūtos savā vietā, un, protams, te ir ļoti daudz to grūtību, izaicinājumu un arī, teikšu, atklāti ciešanu, bet vienlaicīgi ir arī daudz prieka. Līdzīgi kā svētais Pāvils, kad viņš raksta vēstulē kolosiešiem. Un tagad es priecājos savās ciešanās par jums, papildinot savā miesā to, kas iztrūkst Kristus ciešanām, kas ciešanām par viņa miesu, kas ir baznīca. Tā ka ir abi šie divi aspekti, bet man ir šī pārliecība, ka Dievs mani te ir nolicis, viņš priekš tā mani ir radījis, sūtījis un daru, ko Vai varu. jūs bieži atceraties savu devīzi, kas ir jūsu ģerbonī? Es speciāli noliku ģerboni tur, tad, kad kāpju lejā katru dienu no otrā stāva. Tur ir ģerbonis un devīze, un to pārlasu. Un
Starp citu, tā bija arhitektes ideja, ka tad, kad rekonstruējām rezidenci, jā, tas arī par to ir gandarījums, ka kas ienāk, saka, jā, cik šeit ir skaisti. Vai ne? Ka ir gandarījums arī par šo. Viņa piedāvāja uz altāra iegravēt ar lāzeru. Fortitudo mea Dominus. Mūzus dziesmas pēc sarkanās jūras šķērsošanas pirmie vārdi. Kungs ir mans stiprums, kungs ir mans, jo fortitudo tur ir gan spēks, stiprums un drosme. Respektīvi, es to tulkoju tā, ka kungs ir mans spēks un manas drosmes avots. Es patiešām katru dienu cenšos sev šo atgādināt, un grūtā brīdī tad man nepietrūks spēka. Jā. Tad to arī novēlēšu, lai arī ar mums visu lūgšanām tiešām Dievs stiprina un lai ir ar jūsu viņš tas drosmes avots. Paldies! Paldies!